Sveiciens vēlreiz visiem! Es gribēju lūgt, tie, kas ir pievienojušies, ja ir iespējams, lūdzu ieslēdziet kameru, lai mēs viens otru varētu labāk redzēt. Labvakar, Natālija! Prieks redzēt! Jā, un šodien tas, par ko gribējās parunāt par komandu koučingu. Un kā jau bija izsludināts, tad runāsim par komandu koučingu uzsākšanu. Es nedaudz arī sākumā iepazīstināšu ar sevi. Jā, un šodien tā ideja ir parunāt par komandu koučingu uzsākšanu, bet parunāt par to tā kā no diviem skatu punktiem, pilnīgi dažādiem. Ja? Pirmais ir par to, tad kas būtu jāzina tiem, kas līdz šim ir strādājuši kā individuālie kouči, un domā par to, ka gribētu strādāt turpmāk arī ar komandu. Vai ir pamēģinājuši un ir sapratuši, ka ir kaut kādas lietas, kas sanāk, kas nesanāk, un saprast, kas tad ir tas, kas varētu būt nepieciešams zināt. Tā kā komandu koučingu uzsākšana no cilvēka viedokļa, no kouča viedokļa, kā man uzsākt komandu koučingu, ko man vajadzētu zināt. Un no otra viedokļa tad parunāt par to, kas tad ir tas, kas mums ir jāņem vērā, kad mēs uzsākam jaunu komandu koučingu procesu ar jebkuru no komandām, ar ko mēs tagad plānojam strādāt. Tātad komandu koučingu uzsākšana no komandas viedokļa, no procesa viedokļa. Un nedaudz par mani. Mans vārds ir Evija Vaščenko. Es esmu ļoti dažādās lomās. Esmu gan kā uzņēmējs, vadu un attīstu savus biznesus jau daudzus gadus, un tajā pašā laikā ļoti daudz mana laika aizņem arī coachings. Esmu coach, esmu mentore, esmu arī supervizore, strādāju ar coachiem supervīzijās. Vairumā tie coachi, kas pie manis nāk, viņi nāk tieši ar jautājumiem par komandu coachingu. Es strādāju arī kopā ar Davidu Klatterbeku, un nedaudz pieminēšu arī vairāk par viņu, un esmu viņa skolas coachinga apmācības virziena reģiona vadītāja un arī vadošā trenere. Tas nozīmē, ka es ļoti daudz strādāju ar grupām visā pasaulē, un studenti nāk no ļoti dažādiem reģioniem, gan no Eiropas, gan Amerikām, gan arī no Austrālijas un Āzijas. Un ir ļoti interesanti redzēt, kas notiek, kādā veidā, teiksim, kādas parādās atšķirības, neparādās, kas sakrīt, kas atšķirās. Un man pašai ir vairāk kā 30 gadu pieredze dažādās lomās, gan kā uzņēmēja, gan arī korporatīvajā darbā, dažādās nozarēs. Un pēdējos 15 gadus ļoti daudz strādāju tieši arī ar konsultācijām, apmācībām. Un, ja paskatās blakus, labajā pusē, jūs varat redzēt 4 logo, un ar šiem 4 logo visvairāk arī saistīts tas, ko es daru. Tātad Open Mind Management, tas ir mans pamat uzņēmums, konsultācijas, apmācības, coachings, mentorings, supervīzijas. Klatterbeck Coaching and Mentoring International, tātad tas ir Davida Klatterbecka skola, ar kuru es strādāju. Genos International, emocionālās inteliģences risinājumu, viens no vadošajiem piegādātājiem pasaulē. Es atbildu par viņu centrālās un austrumu Eiropas reģionu. Un pašā apakšā Veritasel, tā ir tāda interesanta lieta, kas nedaudz atšķirās no visa pārējā, ir ārpus visa pierastā. Priekš manis tas ir startups, kuru es attīstu jau 7 gadus medicīnas jomā, ādas reģenerācija. Tad pilnīgi izlaic ārā no visām pārējām lomām, kas vairāk ir saistīts ar cilvēku attīstību. Un tad, kad es runāju par coachingu, īpaši par komandu coachingu,
Tā kā neredzams vienmēr telpā blakus ir profesors Deivids Klaterbeks, ar kuru es strādāju kopā no 2012. gada. Viņš ir viens no pionieriem un arī galvenajām autoritātēm coachingā un mentoringā. Un viņš tiek uzskatīts par vienu no komandu coachinga pieejas izveidotājiem. Viņš ir sarakstījis arī vairāk kā 80 grāmatas par coachingu, mentoringu, līderību, menedžmentu. Teiksim, ja ir interesi vairāk par komandu coachingu, tad es noteikti iesaku šo te grāmatu. Viņa nav pieejama latviešu valodā, viņa tikai angliski, tātad komandu coachings darba vietā. Ļoti plaša, interesanta par to, ko vajadzētu ņemt vērā. Jā, un kā jau es minēju, šodien gribas parunāt, un tiešām nevis vienkārši priekšā lasīt lekciju, bet parunāt par to, kas ir jāzina coacham, uzsākot strādāt ar komandām, un kas ir jāņem vērā, uzsākot komandu coaching procesu. Un varbūt pirms ejam tālāk, man gribējās pajautāt jums, kas ir tā jūsu pieredze ar komandu coachingu? Kā jūs esat saskārušies līdz šim? Un droši varat ieslēgt skaņu un arī vienkārši pateikt, padalīties. Labi, varbūt sākšu. ICF ir kurs. Jā. Eriksona. Tas ir iziets un praksē. Praksē darīts ļoti daudz, jo kā agile coach es atbalstu komandas, lai tas augtu. Paldies liels, Vladimir. Kā ir ar pārējiem? Es varu turpināt. Man pieredzes Jā. pagaidām nav nekādas, tāpēc esmu šeit, lai saprastu, vai tas ir tas, ko es vēlos un ko ar to darīt. Jo pagaidām viens pret viens, un tad jau redzēsim. Jā, labi, saprat. Paldies, Natālija. Es varu padalīties, ir izieti 2 kursi, Team Coaching, Advanced Team Coaching no ICF, un ikdienā strādāju ar komandu kā Scrum Masteris, un Team Coach. Es gribēju pārbaudīt, tad, kad jūs sakat no ICF, tas ir Eriksons laikam, vai ne? Jā. Jo ICF ir vienkārši organizācija, kas akreditē viņi paši. Tad nepareizi. Jā. Jā, labi, paldies, sapratu. Annī. Man īsti piebilst nav ko. Man ir tā, ka es tikai pati nesen sāku praktizēt kā coach arī caur šo Eriksona pieeju Rīgas coachinga skolā. Esmu vēl ceļā uz savu certifikātu, bet mana saskarsme ar komandu coachingu bija patiesībā manā darba vietā. Mums bija nodarbības, tāpēc es vienkārši vēlētos arī nākotnē, tieši ar komandām strādāt, tāpēc esmu šeit, gluži kā pārējie. Jā, paldies, Annī. Agnija raksta čatā, kad strādā gan ar komandām, gan grupām coachingā un supervīzijā. Okay, tātad, tas galvenais man bija svarīgi saprast, ka kaut kāda pieredze ar komandu coachingu ir, tas jēdziens nav gluži svešs. Un, tad parunāsim, paskatīsimies. Un es gribētu jūs aicināt vienkārši, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, droši slēdziet iekšā skaņu. Un vienkārši sakiet, uzdodiet jautājumus vai komentējiet, lai veidot mūsu šodienas sarunu tādu interaktīvāku. Es atgriežos pie slaidiem. Un pirms iet tālāk, es gribēju sākt ar komandas coachinga definīciju, ko es izmantoju savā ikdienas darbā. Tātad, kas ir komandas coachings? Tā ir palīdzība komandai tās efektivitātes uzlabošanā, izmantojot refleksiju un dialogu. Tātad tas, kas notiek parasti komandu coachingā, tad tiek izveidojis šī refleksīvā vide, kurā komanda spēja paskatīties uz tām norisēm, kas notiek ar viņiem ikdienā, kas viņus ietekmē, visas tās lēmumi, lietas, informācija, vide, kurā viņi atrodas, un refleksēt par to,
kā viņi ir darbojušies un kādā veidā varbūt tas ir bijis tas labākās izvēles, labākie risinājumi, labākās darbības, vai varbūt kas ir tās lietas, nu, ko vajadzētu pamainīt un ko tas varētu viņiem visiem kopumā dot. Un par dialogu šeit gribētos pieminēt otru komandas coaching definējumu, ko es ikdienā izmantoju. Tā kā man prasa, nu, kas ir komandu coachings, kā tu viņu raksturot, es parasti saku, tas ir par to, lai palīdzētu komandai izrunāt visas tās sarunas, visas tās lietas, kas viņiem ir nepieciešams izrunāt, lai sasniegtu tos mērķus vai tās gaidas, nu, kas viņiem ir un kas viņiem ir nepieciešams viņu darbā, viņu būšanā. Tātad tas viss ir par šīm te sarunām. Un tā laikam arī ir galvenā atšķirība starp citām intervencijām un komandu coachingu. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz komandu facilitēšanu, tad mums parasti ir tāds ļoti skaidrs. Tātad komanda pašlaik atrodas šeit, mums vajag palīdzēt viņiem iziet cauri šim te procesam. Tas process aizņems, teiksim, 3 stundas vai 6 stundas vai 2 dienas, un galā viņiem jānonāk pie šī rezultāta. Vai tā ir stratēģija vai plāna izveide, kaut kādu darbību, aktivitāšu, vai varbūt kaut kādu pieeju, jēdzienu, noteikumu uzradīšana. Un šeit galvenais facilitēšanā vienmēr ir tas rezultāts, jo ir svarīgi nodrošināt to rezultātu, par ko mēs vienojamies. Kad mēs runājam par komandu coaching, tas sākotnējais mērķis var būt tāds pats vai ļoti līdzīgs, bet tā atšķirība būs, kad ja procesā notiks kaut kas tāds, komanda izcels kaut ko, kas viņiem ir ļoti svarīgs, par ko viņiem ir nepieciešams izrunāties, tad komandu coachingā mēs parasti dodam šo te izvēlu komandām. Mēs sakam, tātad mums ir ierobežots laiks, tas, ko jūs vēlēties izdarīt, ir šī lieta, bet pašlaik tas, ko es novēroju, kad jums ir svarīgi izrunāt, tad jums ir piemēram par šo te konfliktu, kas jums ir bijis komandā, ko jūs neesat izrunājuši, jūs esat sapratuši, ka viņš jums traucē ikdienā un var traucēt mērķa sasniegšanu. Kā jūs gribat rīkoties? Vai jūs gribat tagad turpināt sarunu par konfliktu, vai noliekam to malā un atgriežamies tātad pie procesa, ko mēs uzsākām? Kad mēs sekojam komandai vairāk un viņu vajadzībām, nevis procesam. Vai ir kādi jautājumi par šo? Labi, tad paskatāmies. Tālāk, tad, kas ir jāzina komandas coacham? Ir daudzas lietas. Ir, teiksim, ja mēs esam strādājuši kā individuālie coachi, mums ir uzkrāta pieredze. Iespējams, mēs esam strādājuši ar komandām kaut kādā savādākā veidā pieejā, vai nu kā vadītāji, vai nu kā treneri, vai nu kā konsultanti. Un dažreiz mums šķiet, kad ir ļoti vienkārši, nu kā es tās pašas coaching pieejas, ko es izmantoju individuāli, es izmantošu ar komandu. Un viņas ir ļoti efektīvas un viņām vajadzētu dot to nepieciešamo rezultātu. Tas, ar ko bieži nāks saskarties, kad nemaz tas tik viegli tas nenotiek, un ir ļoti būtisks atšķirības, tad, kad mēs runājam par individuālo un par komandu coachingu. Un tas ir arī tas, ko es varbūt gribēju piedāvāt jums nelielu diskusiju pašlaik. Kas ir tas, ko jūs redzat no jūsu pieredzes, kas tad ir kopīgais un atšķirīgais individuālajā un komandu coachingā? Gan tas, ko jūs zinat, gan tas, ko jūs domājat, kas varētu būt tas kopīgais un atšķirīgais. Kādas ir domas, kurš būtu gatavs varbūt pirmais padalīties?
Manuprāt, cilvēki komanda sākotnēji vismaz nevēlēsies runāt atklāti un par savām sajūtām. Tas moments, man liekas, ir ļoti atšķirīgs no individuāla coachinga. Es varu kļūdīties, bet man Savā ir ziņā tāds tu varētu runāt par uzticību šeit, kad ar komandām tā uzticība viņa nav tik vienkārši salīdzinoši, kā ir ar, kā ir individuālajā. Vēl par mērķi. Komanda tad jāsaskaņo to mērķi sākuma, un tad, jo cilvēks, viņš daudz maz noprot, ko viņš vēlās, vai vismaz sarunā ar coachu tu vari diezgan ātri pie tā nonākt, bet komanda, gan katram loceklim varētu būt citāds mērķis, gan nevēlēšanas to mērķi atklāt, gan arī, uz beigām tai komandai jāsinhronizē to mērķi. Jā, paldies, Natālija. Kas vēl ir? Kas ir kopīgais, kas ir atšķirīgais? Varat arī čatā ierakstīt. Kopīgais ir tas, ka mēs fokusējamies uz to, lai saprastu challenges un palīdzēt. Bet challenge vai individuālie, vai komandas. Paldies, Vladimir. Labvakar! Es arī beidzot tiku klāt. Un es gribēju pakomentēt, es arī noklausījos iepriekš par šo te komandas uzticību, jo man pašai šobrīd ir jāsāk kočot komanda, kurā ir konflikts, un tad man ar tas tieši norezinē, kad, manuprāt, tas izaicinošākais ir šo te uzticību komandas vispār iegūt, pirms vispār, sāk strādāt, jo individuāli tas daudz vieglāk izdodās, ka mēs visi koči parasti esam empātiski un diezgan viegli nodibinam saikni ar otru cilvēku, tad komandā tas ir noteikti grūtāk. Tas laikam arī priekš manis ir galvenais izaicinājums šobrīd, ko es saredzu. Jā. Okay. Jā. Uzticība varētu būt pilnīgi atsevišķs temats, un par to var runāt stundām par uzticību komandā un komandu coachingā. Ir tur tā kā vairākas lietas, kas darbojas, kas ir būtiskas. Pirmkārt, jau tad, kad mēs ienākam komandā kā coachi, un mēs sākam strādāt ar komandu, tad ir jautājums no viņu puses, kurš netiek bieži skaļi uzdots, kas tu tāds esi un kā lai es zinu, ka es varu uzticēties. Ja? Tad ir jautājums, kā mēs varam šo te uzticību iegūt. Un šī uzticība savā ziņā jāiegūst ar katru komandas dalībnieku atsevišķi. Teiksim, ja individuālajā coachingā mums ir tikai viens dalībnieks, viens coachējamais, ar ko mēs veidojam kontaktu un veidojam attiecības, tad komandā tas notiek ar visiem vienlaicīgi. Un tas ir diezgan izaicinoši. Es kopš praktiski vairāk kā 10 gadus, 11 gadus es vadu treniņus komandu coachiem. Treniņus visā pasaulē, dažādas valodas, dažādas kultūras, un tas jautājums vienmēr ir bijis tā, kā tad ir, kā tas ir nostāties komandai priekšā, un tagad mēģināt panākt, ka viņi atklājas un ka viņi sāk runāt. Un man ir bijusi pieredze, kad ir cilvēki, kas ir strādājuši individuāli cilvēkiem, kā coachi jutušies ļoti komfortabli. Viņi sāk strādāt ar komandu, viņi saprot, ka tas nav priekš viņiem, jo komanda spēj katru no mums ļoti izaicināt. Ja, mūsu pieņēmumus savā ziņā notrigerēt. Un es atceros, es kādreiz runāju vienā konferencē par to, vai coacham ir jāstrādā ar psihologu vai ar terapeitu, cik tas ir svarīgi.
Tad, ja mēs runājam par coachu, kas strādā ar komandām, tad, ja cilvēkam ir kaut kādas lietas, kas viņu reāli triggerē, kas viņu izaicina, tad komanda šīs lietas aizskars noteikti. Individuālajā coachingā mums var būt kaut kādas situācijas, kas mūs tiešām triggerē un izceļ kaut kādas mūsu lietas, ar kurām mums pēc tam ir grūti tikt galā un ir vajadzīga profesionālā palīdzība. Strādājot ar komandām, tas būs diezgan noteikti. Tāpēc, kad būs šī interakcija ar daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, un kaut kādās situācijās varbūt, ka komanda izvēlas komandu coachu kā to, pret kuru vērst vai nu savu neapmierinātību, vai nu savas dusmas par situāciju, arī līdz tam var nonākt. Un tad var notikt tajā procesā ļoti daudz lietas, kas, teiksim, mūs var pašus izsist no līdzsvara, un tad tam var palīdzēt vai nu supervīzija, vai nu darbs ar terapeitu, ja tas ir kaut kas dziļāks vēl, kas var teikt aizskarts. Un tā mana pieredze, kad strādājot ar komandām, viena vai otra veida, teiksim, tas darbs arī ar sevi, viņš ir nepieciešams, lai justos komfortabli, lai justos līdzsvarā un arī atrisinātu kaut kādus jautājumus, kas rodas. Jo, ja darbā ar individuālo klientu rodas jautājums, varbūt es varēju uzdot citu jautājumu, ja? Vai kā būtu, ja tad strādājot ar komandām, mums praktiski pēc katras sesijas ir šīs pārdomas par kaut kādām lietām, ko mēs izdarījām vienā vai otrā veidā, vai, ja mēs būtu izdarījuši savādāk, tas būtu varbūt aizvirzījis komandu savādāk un iedevis labāku rezultātu. Un atkal no otras puses, strādājot ar komandām, diezgan bieži rodas arī situācija, tad, kad mēs novienojamies ar komandu par kopīgo mērķi, un pēc tam mēs palīdzam komandai līdz tam mērķim nonākt. Un kas notiek, to es esmu redzējis diezgan bieži, un šajā slazdā savā ziņā iekrīt arī ļoti pieredzējuši coachi. Es arī pati esmu sevi tur noķērusi pietiekami bieži kaut kādās situācijās, kad mēs to mērķi paņemam kā tādu, kurš ir obligāti jāsasniedz, jo mēs ar komandu par to vienojamies, un mēs turpinām viņus tajā virzienā bīdīt, pat ja viņiem tas mērķis vairs varbūt nav tik aktuāls, tikai nav notikuši šī saruna, nav uzdots tiešais jautājums, cik lielā mērā jums tas mērķis pašlaik ir svarīgs un vai jūs vispār gribat uz šo mērķi vēl doties. Tad nav noticis kontrakta pārslēgšana, nav noticis rekontraktings. Jā, un var parādīties ļoti daudz jautājumu, tāpēc es teiktu, ka tā pirmā lieta, kas ir jāsaprot, neatkarīgi no visām kompetencēm, kas ir komandu coacham svarīgi, par ko mēs arī parunāsim, kad pirmais tas, par ko ir jāsaprot, vai man patīk strādāt ar komandām, vai es jūtos komfortabli jebkurā situācijā, un kas tad varbūt tās ir kaut kādas konkrēta veida komandas, ar ko visvieglāk ir uzsākt darbu, ar ko patīk visvairāk strādāt. Ir cilvēkam ļoti patīk strādāt ar komandām konfliktā, jo tas ir milzīgs gandarījums palīdzēt komandām ieraudzīt šo te konfliktu sakni un nonākt līdz atrisinājumiem, bet tas ir ļoti smagi. Ja? Un ne katrs to var, un ne katram arī to vajag varēt. Es esmu satikusies ar diezgan daudziem komandu coachiem, kuri saka, kad es jūtos ļoti nekomfortabli, tad, ka man jāstrādā ar komandu, kuri konfliktā. Jo mums kā cilvēkiem daļai no mums ir raksturīgi, teiksim, izvairīties no konfliktiem. Un tad, kad mēs strādājam ar komandu, mēs nevaram no tā izvairīties, ja tas konflikts ir pašā komandā un mums ir jāpalīdz viņš risināt. Tā kā ir ļoti daudz lietas, kas tur var parādīties. Pie tam konflikts komandā, viņš ir dzīvais konflikts. Teiksim, ja mēs strādājam ar individuālajā coachingā, tad, ja cilvēkam ir konflikts, viņam ir konflikts ar kādu, mēs neesam daļa no tā konflikta. Mēs palīdzam cilvēkam varbūt atrast to viņa skatījumu, viņa pieeju,
kā viņš gribētu to risināt, kas viņam būtu labākais iznākums, tā kā atbalstīt viņu tajā procesā, bet mēs neesam tur iekšā. Tad, kad mēs strādājam ar komandu, un tur ir konflikts, mēs esam tur iekšā tajā konfliktā. Savā ziņā mēs viņā iekāpjam, un atkarībā no situācijas tur var būt dažādi risinājumi, kas ir nepieciešami. Man ir bijusi pieredze, ka kaut kādos gadījumos iespējams ir jāpiesaist arī profesionāls mediātors, kas palīdz atrisināt kaut kādu konfliktu, jo viņš nerisinās. Teiksim, coaching procesā viņš vienkārši nerisinās. Jā, Natālija? Nav iespējams neiekāpt tajā konfliktā? Nevar Ja būt... Ja viņš tur ir, tad mums ar viņu būs jāstrādā agrāk vai vēlāk. Ja? Komanda var, teiksim, noklusēt par konfliktu, bet parasti mēs runāsim arī par sagatavošanos komandu coaching procesam. Un parasti mēs sagatavošanās procesā uzzinām, bet tāpat var būt, kad mēs neuzzinām par konfliktu līdz brīdim, kad var teikt, ka sāk līst ārā tā kā ragi, tā kā nagi, tā kā kaut kāda sastes ausis kaut kur, kas parāda, kad ir problēma un kad komanda nevirzās uz priekšu, bet viņa nerunā par to konfliktu. Jo viņš ir, viņš ir noticis, viņi ar viņu ir sadzīvojušies, tā kā var teikt, kad tā kā zilonis istabā. Viņš tur ir, viņš patiesībā iespējams jau ir vecs un nosprādzis un sācis smirdēt, un viņi viņu tā kā pabāzuši zem grīdas. Visi ienākot telpā, tā kā saviebjas no smakas, bet tā kā izliekas, ka tāpat nekas nav, ka viss ir kārtībā. Bet viņš tur ir. Un viņš traucē primāri tas, ko viņš ietekmē uzticību. Tas ir par to, par ko mēs runājam. Šo te cilvēku uzticību vienu otram, cik ļoti viņi tic sev kā komandai un ir spējīgi strādāt kopā vienoti kā komanda. Jo, ja mēs runājam, teiksim, uzticība komandā, viena lieta tad coach uzticība mums ar coachu, tātad kas tu esi, kā tu ar mums strādās, ko tu tagad ar mums te darīsi, un uzticība vienam pret otru. Kas vēl izpaužās arī tajā, ko sauc par psiholoģisko drošību, cik droši psiholoģiski cilvēki runā, ir gatavi runāt komandā, tad, kad otri pārējie dzird. Ja? Un tad, kad mēs runājam viens pret vienu, tad šī ir uzticība, vai es uzticos šim cilvēkam, es viņam varu uzticēties par vienu lietu, bet pilnīgi neuzticēties par otru. Un arī šī psiholoģiskā drošība, vai es jūtos droši šajā komandā, un vai es esmu gatavs runāt, ka pārējie mani komandas biedri klausās. Un tas ir tas, kas parādās. Un tad, kad ir konflikts, tad viņš visvairāk ietekmē tieši šo psiholoģisko drošību. Ja? Jo ir kaut kas, kas nav atrisināts, ir kaut kas, kas neapmierina, un tā kā savā ziņā vienmēr ir tā blakus doma, fona doma, ja atkal kaut kas līdzīgs notiek, ja tas atkal tiek pret mani pacelts kaut kādā veidā, un cilvēki vienkārši reaģē pilnīgi savādāk, kad ir konflikts komandā. Mums bija situācijas, kad mēs runājam ar komandas dalībniekiem pirms sāks pats komandas coachings, un tā kā liekas, ka viss skaisti un saulaini, un cilvēki ļoti forši atbild uz jautājumiem, un tad vienkārši kaut kādā brīdī tiešām sāk kaut kas līst ārā, kad izrādās, kad, piemēram, kad vairāki cilvēki komandā viņi pat savā starpā īsti nesarunājas. Kāpēc viņi nesarunājas? Tur ir konflikts. Ja? Un tas konflikts nav ticis risināts gadiem. Ir bijušas situācijas, kad vadītājs pat nezina, ka komandā ir konflikts. Un nevar saprast, kāpēc kaut kādas lietas notiek tā, kā tās notiek. Paskatīsimies uz komandu coachu kompetencēm. Un tātad tās lietas, ko komandu coachs dara, un tad attiecīgi, kas ir tās lietas, ko mums vajadzētu
mācēt, zināt, un kas ir atšķirīgi arī no šī te individuālā. Pirmkārt, tā jau ir kontraktēšana. Ja? Tad, kad mēs runājam par individuālo coachingu, mēs slēdzam kontraktu ar mūsu coachējamo un ar sponsoru. Vai arī coachējumā vadītājs var būt iesaistīts šajā trīspusējā kontraktā. Un viss ir diezgan vienkārši. Tad, kad mēs runājam par kontraktēšanu ar komandu, mums ir jāsaprot visi tie līmeņi, kuros kontrakts ir vajadzīgs. Un pirmkārt jau mēs slēdzam kontraktu ne tikai ar komandu kā kopīgu vienu veselumu, bet mēs patiesībā arī kontraktējam ar katru komandas dalībnieku, atsevišķi individuāli. Mēs kontraktējam ar komandas vadītāju. Komandas vadītājs, līderis kontraktē arī ar pašu komandu uz coaching procesu, un plus vēl ir ieinteresētās puses, ir sponsori, ir visi pārējie, kas ir apkārt. Līdz ar to kontraktēšana patiesībā tiešām kļūst par tādu ļoti būtisku un diezgan kompleksu procesu. Un tad, kad sākās arī kaut kādā brīdī rekontraktēšana, jo ir nepieciešams kaut ko mainīt, tad, attiecīgi, tas viss process aiziet atkal no jauna. Pirmais, kas mums ir jāsaprot šīs kontraktēšanas prasmes un spējas tiešām saprast un ieraudzīt, kur tad ir tie cilvēki, kuriem ir jābūt iesaistītiem kontraktā, lai uzsāktu komandu coaching procesu un lai viņš arī veiksmīgi noritētu. Nākamais, kas ir, tā ir diagnostika. Tad, kad mēs strādājam individuāli, mēs izmantojam vai nu atsevišķu diagnostikas, kur mēs esam kompetenti, ko mēs piedāvājam, un pēc tam strādājam ar diagnostika rezultātiem, vai dažreiz mums uzņēmums, ja mēs strādājam ar uzņēmumu, jau iedod kaut kāds diagnostika rezultāts, un tad palūdz pēc viņu rezultātiem strādāt ar coachējamo. Tad, kad mēs runājam ar komandu, tad diagnostika ir diezgan būtiska sastāvdaļa, lai saprastu vispār, kas notiek. Un viņa ir ļoti būtiska daļa sagatavošanās procesam. Līdz ar to arī tas jautājums, kas mums ir jāprot, kā mēs varam veikt komandas diagnostiku, kādi mums ir rīki vai, teiksim, kas ir tās pieejas, ko mēs varam izmantot. Nākamais, kas ir diezgan sarežģīti arī, tātad tad, kad mēs strādājam individuālā cilvēku, mēs ievērojam visu, kas ar viņu notiek. Mēs klausāmies, mēs novērojam, mēs reaģējam. Mums ir viens cilvēks pretī, kuru redzēt, novērot, saprast, lai varētu izmantot to, ko mēs redzam, atspoguļot atpakaļ un palīdzēt šajā procesā. Tad, kad mēs strādājam ar komandu, mums ir jāprot redzēt visus cilvēkus, gan katru atsevišķi, sadzirdēt, saklausīt, novērot, gan arī viņus kā kopumu, tātad kā viņi kā kopums skan, un kas ir tas, ko mēs sadzirdam, saredzam, un savā ziņā arī, kas notiek telpā. Ja? Tātad redzēt, sajust to, kas notiek, un spēt to atspoguļot, spēt to izmantot coaching procesā, un attiecīgi saprast arī, kas ir tās iespējamie procesi, apakšprocesi, kas tur notiek, dinamikas. Šeit diezgan labi palīdz arī zināšanas par grupu dinamikām, vismaz kaut kādi pamati, kas varētu būt. Un tas nav tas pamat pieeja, kas ir tās 4 komandas attīstības fāzes, forming, norming, storming un performing, bet tas ir daudz plašāk, dziļāk. Tad, kad mēs runājam par grupu dinamikām, ļoti daudz informācijas tur nāk tieši no ģimenes terapijas arī savā ziņā. Es jau iesāku tātad par grupām, apakšgrupām, tātad saprast, atpazīt, identificēt,
izcelt ārā, izaicināt viņus, saprast, teiksim, kāda ir ietekme. Tad arī šīs zināšanas un prasmes par dinamiku, ko rada arī dažādas apakšgrupas, ko ienes cilvēki komandā arī dažādos procesa brīžos, soļos. Kaut kāda notiek, īpaši, kad notiek kaut kādas pārmaiņas, kāds no komandas aiziet, kāds atnāk atpakaļ. Ļoti daudz lietas, kas tur var parādīties, un tagad, jebkurā brīdī mūsu iegūtais, līdzsvarotais process, kur komanda aktīvi strādā un virzās uz priekšu, viņš vienkārši var tikt izjaukts, jo sākas kaut kāda dinamika, kas tur notiek. Nākamā lieta, kas ir būtiska, tātad viss, kas ir saistīts ar atgriezniskās saites sniegšanu, un tieši uzsvaru liekot uz to, uz saiti, kas var palīdzēt komandai saprast un ieraudzīt kaut kādas lietas, ko viņi varbūt neredz, un arī palīdzēt viņiem pašiem savstarpēji iedot atgrieznisko saiti, ko iespējams līdz šim viņi nav devuši, un kas varētu būt ļoti svarīgi tālākajam procesam. Spēcīgi jautājumi, tieši tāpat kā individuālajā coachingā, tas uzsvars arī ir uz to, kad tad, kad mēs uzdodam šos jautājumus komandai, viņi visdrīzāk šos mūsu uzdotos jautājumus pēc tam izmantos vēl arī tālāk, kaut kādās citādās situācijās, un līdz ar to, ka tad, kad mēs strādājam ar komandu, šeit nāk iekšā arī tas, ka mēs savā ziņā viņus arī nedaudz apmācam par coachinga pieeju, varbūt pat tieši nemācot to kā lekciju, bet tieši ar to, ko mēs daram, kā mēs daram un kā mēs izskaidrojam, ko un kāpēc mēs daram. Praktiski tas, kad strādājot ar komandu, arī strādājot individuāli, teiksim, es ļoti bieži redzu, īpaši tas parādās ar vadītājiem, ka vadītāji atnāk pēc tam atpakaļ un saka, ka Klau bija baigi labi, kā tu man toreiz pajautāji, un es pamēģināju šo pašu jautājumu ar saviem darbiniekiem un super strādā. Man patīk, es tagad skatīšos, ko es varu vēl izmantot. Komanda tieši tāpat, viņa kopē kaut kādas lietas, ko mēs darām komandu coachingā, un šeit ir arī svarīgi izskaidrot, kas ir tas, ko mēs darām, kā tas strādā, jo viņi tad to var izmantot daudz apzinātāk kaut kādā brīdī. Mēs savā ziņā nododam viņiem šo te komandas coaching procesu ar to arī. Kas vēl ir, tad, kad mēs strādājam, tad nākamais, ko mēs darām, mēs palīdzam komandai sasniegt kopīgu domāšanas maiņu. Līdz ar to mums ir svarīgi prast tā kā atpazīt domāšanas veidus, atpazīt, kā viņi varbūt izpaužās, un atgriezt to atpakaļ komandai, palīdzēt viņiem ieraudzīt, un arī kaut kādā brīdī izaicināt šo te komandas domāšanu, viņu pieņēmumus, un palīdzēt viņiem izvēlēties, kas tad ir tas, ko viņiem vajadzētu domāt, darīt savādāk, vai arī kaut kādā brīdī tieši to, ka mēs izaicinām, liekam paskatīties uz lietām savādāk, tas palīdz viņiem arī pamainīt šo te ierasto domāšanas veidu, jo viņi ieraug lietas no citām pusēm. Vēl nākamais ir tātad par komandas stāstu, par komandas naratīvu, ko komanda stāsta pati par sevi. Mums vajag viņiem palīdzēt šo te stāstu atpazīt. Mums svarīgi arī pašiem mācēt noķert to brīdi, kad tajā, ko komandas stāstas, parādās tādas iezīmes, stāsta iezīmes, kad šī ir mūsu vēsture, šis ir tas, kādi mēs esam, un arī šo te stāstu var izmantot, vai šis arī tas stāsts, ko jūs gribat par sevi stāstīt pēc gada, pēc 2. Tad mācēt strādāt ar komandas stāstu, un palīdzēt viņiem arī tādu izveidot, ja viņiem tāda nav. Ja, un palīdzēt arī iegūt šo te līdzsvaru starp
stāstu, ko stāsta komanda par sevi, un stāstu, ko stāsta pārējie par komandu. Nākamā kompetence saistās ar psiholoģiskās drošības veidošanu. Pie tā mēs strādājam praktiski jau no pirmā kontakta ar komandu, lai palīdzētu viņiem iegūt šo psiholoģisko drošību komandu coaching procesā. Un ļoti bieži tas, ko mēs novērojam, ir, kad šī psiholoģiskā drošība no komandu coachinga vidas viņi pārnesās arī uz ikdienu, ja viņiem viņa līdz šim nav bijusi. Ja, līdz ar to svarīgi saprast, zināt tos instrumentus, ko var izmantot, kādas pieejas izmantot, lai palīdzētu viņiem kā komandai kopā iegūt šo psiholoģisko drošību. Arī nākamais ir par konfliktu risināšanu, par viņu sadarbību. Tātad attiecīgi mums pašiem vajadzētu būt šīm prasmēm gan veicināt sadarbību, gan strādāt ar konfliktu un palīdzēt arī viņiem šīs lietas attīstīt. Un palīdzēt komandai attīstīt coaching kultūru. Ļoti bieži tas notiek tieši caur piemēru ar to, kad viņi sāk kopēt to, kas notiek ikdien, tajās regulārajās sesijās, tā, kad mēs strādājam ar komandu. Ok, laiks jautājumiem. Kas ir tās lietas, par ko gribas visvairāk pajautāt? Man laikam par to domāšanas maiņu tai komandai interesē, kā tas ir. Es zinu, kā pārējiem. Man vēl varbūt ir jautājums atkal par konfliktējošajām komandām, vai uzreiz ir jāiesaist sesijās arī vadītājs? Un vai vispār pirmajās sesijās jāskar jau šī konflikta tēma? Vai iepazīstot tomēr sākt kaut ko vispārīgi? Jā. Drīkst es noprecizēšu sākumā, Evita, par vadītāju iesaistīšanu. Kā jūs to domājat? Vai viņš arī piedalās šajā komandu coachingā, vai tiek pamatā strādāts ar komandu atsevišķi? Tas, kā mēs skatāmies uz komandu, ir, ka vadītājs ir neatņemama komandas daļa. Jā, kas nozīmē, ka, ja notiek kaut kāds darbs ar komandu, tad ir ļoti svarīgi, lai vadītājs tajā piedalītos. Man ir bijušas ļoti retas situācijas, kad vadītājs pajautā, vai es varētu nepiedalīties, neiesaistīties, kaut kādā daļā sesiju. Praktiski tā atbilde ir tāda, ka komandu coachingā notiek ļoti dziļas sarunas par tām tēmām, kas komandai ir būtiskas. Un tad, kad komanda atrod atbildes uz saviem jautājumiem, kas viņiem rodas, un viņi saprot, kā viņi grib tālāk virzīties, viņi mainās, viņi izaug, viņiem, piemēram, mainās domāšana, ja? Viņiem mainās attieksme pret kaut kādām lietām. Ja vadītājs nav daļa no šī procesa, viņš paliek tā kā ārpus tā visa. Un tas, ko es esmu novērojusi, tagad dzirdējusi arī piemērus no kolēģiem, kas ir nākuši supervīzijā, tad šādās situācijās, kur vadītājs nav bijis klāt komandu coachingā, ir jābūt praktiski uzņēmumam un arī vadītājiem ir jābūt gatavam, ka var notikt viena no vairākām lietām. Piemēram, var būt, kad vadītājs vairs komandai neatbilst. Jo komanda coaching procesā viņi pārauga savu vadītāju, un vadītājs vairs nespēja vadīt šo komandu. Un komandai reāli ir vajadzīgs jauns vadītājs, un vadītājiem no šī amata ir jāaiziet. Var būt, kad komanda
pāraugta, tad šī nomaiņa nenotiek, vadītājs paliek, veidojas konflikts un ir bijuši, es zinu vismaz dažus piemērus, kur komanda ir aizgājusi prom kopumā, jo organizācija nav bijusi gatava nomainīt vadītāju. Un tas ir bijis saistīts tieši tad, kad vadītājs ir izvēlējies nebūt daļa no coaching procesa. Jo tas, kas notiek tad, kad komanda strādā kopā ar vadītāju, tad visi tie jautājumi, kaut kādi izaicinājumi, kas parādās, viņi tiek izrunāti vadītājiem klātesoši, un viņš ir daļa no šīm sarunām, daļa no tā procesa, un ja viņš kaut kam nepiekrīt, viņš to var arī izteikt, un tas var tikt pārunāts tajā brīdī, tādā drošā vidē, ja, kad mēs spējam šo te procesu novadīt, šīs sarunas. Ja vadītājs nav bijis klātais sarunās, tad tā sajūta, kas rodas komandai, ar ko komanda ir dalījušies, kā viņi ir strādājuši, viņi ir ielikuši ļoti daudz darba, un es patiesībā es atceros, ka es vienu reizi pati esmu bijusi daļa no šāda procesa, ka kā daļa no komandas mēs strādājām, pavadījām veselu dienu strādājot pie konkrēta rezultāta caur coachingu. Un tad, kad vadītājs beigās augstāk līmeņa vēl vadītājs atnāk un pasaka, nē, tas nederēs, tad tā sajūta ir, aprieš kā mums tika dota šī te atbildība, iespēja visu to darīt, ja tiek vienkārši pateikts, nē, mēs to nedaram. Ja? Vai tas, ko esat izplānojuši, izdomājuši, ka tas nekam nedara. Un ja vadītājs šādi pasaka savai komandai, neesot klāt procesā, tad veidojas ļoti daudz protesta pret to visu. Ja, un praktiski tas ir tāds riktīgs iedīguls konfliktam, pie tām dažādiem konfliktiem, kas var attīstīties tālāk, ja vadītājs nepiedalās procesā. Man ir bijusi pieredze runājot ar vadītāju vairākos gadījumos, kad vadītāji saka, ka viņi negribētu piedalīties procesā. Un tas, kas parasti ir par iemeslu, kad viņi jūtas nedroši par to, kas notiks, kā notiks un uz ko un kādā veidā viņi varētu reaģēt. Un viņi jūtas apdraudēti. Un priekš tam vienkārši mēs, plānojot coachingu, mēs jau paredzam, pārunājam, kas ir tās lietas, kā mēs vadītāju varēsim atbalstīt tajā procesā, palīdzēt viņam sagatavoties sesijām. Parasti tās ir sarunas pirms sesijas, sarunas pēc sesijas, lai šeit var nākt klāt vadītāja coachings, tieši lai palīdzētu arī vadītājiem iet cauri šim te procesam. Jā. Jā, paldies. Paldies. Par domāšanas maiņu, Natālija. Viss ir atkarīgs ļoti no situācijas un, teiksim, nav tāds viennozīmīgs recepts, kā, tagad paņemiet šo te instrumentu un viņš derēs visām komandām. Es varu minēt vienu piemēru, ko es esmu izmantojusi. Es esmu izmantojusi, piemēram, tādu ļoti vienkāršu vingrinājumu, kur iedodu atkarībā no tā, par ko notiek saruna. Tātad viņi meklē, kas ir tie vislabāk, pieņemsim, kas ir iespējami kaut kādi labākie risinājumi konkrētai situācijai vai problēmai. Ja? Un viņi nonāk pie šiem te labākajiem risinājumiem. Un tā kā iedot pēc tam vēl laiku un paskatīties uz šiem te atrastajiem, izvēlētajiem, vislabākajiem risinājumiem, bet tagad pieņemiet, ka šie te risinājumi, ko es atraduši, ka viņi ir vissliktākie, un ka viņi absolūti nedara. Ja? Un pamatojiet, kāpēc viņi ir vissliktākie. Tā kā caur apgriezto skatīties, caur pretējo, ja? Izaicināt viņus uz pretējā pieņemšanu un pašiem atrast pamatojumu šim pretējiem. Nevis, teiksim, kā coacham pastāstīt, kāpēc tas strādā vai nestrādā, kāpēc šāda domāšana var būt riskanta, bet
atrast to veidu, kas konkrētajā situācijā, kas var tā kā izaicināt šo te viņu domāšanu. Ja? Dažreiz patiesībā domāšanas maiņai var būt pietiekams arī ļoti vienkāršs jautājums, kas jums liek tā domāt. Tā kā pamatojiet. Un tad, kad cilvēki sāk pamatot, viņi nevar pamatot. Jā, jo viņi sākot pamatot, viņi var atrast jau pretrunas un tā kā ieraudzīt kaut ko savādāk un kaut ko plašāk. Nu, tas ir arī tas, ko mēs ļoti bieži arī darām coachingā. Mēs palīdzam cilvēkiem tā kā iziet ar to ārpus tā pierastā domāšanas rāmja un paskatīties uz lietām savādāk. Tā, un tas viss ir ļoti atkarīgs no katras konkrētās situācijas. Tā kā mēs runājam par komandu coachingu, tad viena tāda būtiska lieta, ko būtu svarīgi vienmēr atcerēties pašiem priekš sevis, kad nav absolūti tādu, nav absolūti pareizu pieeju un instrumentu, kas derēs vienā un tajā pašā situācijā ar dažādām komandām. Teiksim, nav pareizo un nepareizo. Ir lietas, kas strādā ar konkrētu komandu, kas var palīdzēt konkrētai komandai, un ir lietas, kas vienkārši ar šo te komandu nestrādās. Lai gan pirms tam varbūt es līdzīgi instrumentu esmu pielietojusi ar 5 citām komandām, un rezultāti bijuši fantastiski, bet tagad ar šo te konkrēto komandu vienkārši tas nestrādā. Jā, tad, kad mēs runājam par komandu coachingu, mēs runājam par to, kad tas komandas coachings kā tāds, viņš ir, angliskais termins ir messy, kad, varētu mēģināt tulkot, ka viņš ir tāds diezgan house science, jo ļoti daudz ir iesaistīto pušu, ļoti daudz ir informācijas, ļoti daudz ir lietas, kas var ietekmēt procesu, kas var ietekmēt komandu, un vienkārši ļoti daudz lietas, kas dažādos momentos lien ārā un tā kā parādās. Un līdz ar to ir grūti pateikt, ka, ja jūs darīsiet tā, tad jūs vienmēr dabūsiet labāko rezultātu. Jā, kad tas, ko es parasti saku studentiem treniņos, kad skatieties, mēģiniet, bet sekojiet līdzi, jā, kā tas strādā. Un vienkārši, ja jūs saprotat, ka tas nestrādā, ir pilnīgi ok vienkārši pateikt, es redzu, ka šis tagad nestrādā, pamēģinām citu lietu, jā, vai pamēģinām citu pieeju, vai es noņemu šo te jautājumu, ko es tikko pajautāju, pamēģināsim citu lietu, jā, paskatīsimies no citas puses. Un tas ir pilnīgi ok, jo tas savā ziņā parāda komandai, kad mēs neuzspiežam viņiem neko, kad, ja mēs redzam, ka kaut kas neiet tā, kā varbūt liktos, kā tam vajadzētu, kad ir pilnīgi ok to mainīt. Un ļoti bieži komandu coachi ir tādi tā kā role modeli, tā kā, paraugi komandām par to, kā komunicēt, kā veidot attiecības ar komandu un komandā. Jo tad, kad mēs esam komandu coachingā, mēs savā ziņā mēs esam tajā vienā telpā, vienā vietā, neatkarīgi no tā, vai tas ir online, vai tas ir klātienē, un mēs neesam daļa no komandas, bet mēs esam ar viņu kopā. Un viņi ļoti labi redz, kā mēs reaģējam uz kaut kādām lietām, kā mēs veidojam šīs te attiecības, kā mēs reaģējam uz kaut kādiem, varbūt, tā kā spiedienu no viņiem, vai kad kaut kas neiet tā, kā gribētos, vai tā, kā plānots, viņi caur to mācās. Un tieši caur šo te būšanu paraugām mēs ļoti daudz viņiem varam palīdzēt iemācīties dažādas, mēs to saucam par procesu prasmēm. Jā, tātad dažādas lietas, ko un kādā veidā tas tiek darīts. Vai es atbildēju uz jautājumu, Natālija?
es iespējams netik detalizēti un neiedevu kaut ko vienu konkrētu, bet, jā, laikam tas ir tas, ko es nevaru iedot vienu konkrētu risinājumu, kas būtu vislabākais. Man liekas, ka visa tā grafika, ko jūs rādējat, ka tas ir tāds ļoti izaicinošs, tā domāšanas maiņa, jo viņa saistīta arī ar gribēšanu, tā kā cilvēkam jāgrib to darīt, tāpēc man bija jautājums ļoti interesanti, kā tas tiek realizēts. Skaidrs, kā 1 pret 1, bet komanda es pat nevaru iedomāties. Tad, kad mēs kontraktējam ar komandu, mēs bieži runājam par to, ka ir kaut kādas lietas, ko viņi ienes tajā kontraktā, arī tā, ka mēs runājam par sadarbības noteikumiem. Kādas lietas, ko viņi ienes, bet viena no lietām, ja viņi neienes, ko mēs parasti ienesam no savas puses, tas ir par atvērto prātu, par to, kad ļaujiet sev skatīties uz lietām atvērti un izvērtēt, jo komanda coachings jums ļauj, uztveriet to kaut kādā brīdī varbūt kā tādu brīvu pieeju ar spēles elementiem, tā kā paskatīties, ja nu tā kā ļaujiet šaubīties par to, kas jums ir bijis pierasts, vienkārši tā kā izaicināt kaut kādas lietas, paskatīties, tā kā pacelt, paskatīties, nomērīt, nosvērt, saprast, ir, nav, ir, ļoti labi, noliekam atpakaļ, nav, tad pret ko mēs to visu gribētu mainīt. Un tad, kad mēs runājam par šo te atvērto prātu pret to, ka varbūt kaut kas, ko mēs zinām, kam mēs ticam, ka varbūt tas var nebūt tā, jā, kad varbūt savādāk, tad, kad viņi ir gatavi par to runāt, tad tas viss darbojas daudz foršāk. Jā. Es redzu, ka jautājums no Vladimira, bet viņš jau ir aizskrēja, ko darīt, ja komanda sastāv no 8 cilvēkiem, kuriem ir 6 dažādi vadītāji. Tas ir diezgan smagi patiesībā šādā situācijā. Un tad parasti mēs uzdodam jautājumu, kurš ir tas vadītājs, kā viens no variantiem varētu būt, kurš ir tas vadītājs, no kā ir atkarīgi komandas KPI. Ja? Tad tas varētu būt tas vadītājs, kurš vairāk piedalās coaching procesā. Ja tiešām ir situācija, ka tur ir ļoti daudz vadītāju, viņi tā kā mainīgi, tad iespējams, ka ir svarīgi, ka viņi visi kā iekšā tajā procesā un viņi kļūst par daļu no šīta procesa. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi tieši par kļūšanu no individuālā pār komandu coacha? Kas varbūt ir tās lietas, kur varbūt kaut kādā brīdī radušās šaubas vai kaut kādas zināšanas, kuras ir sajūta, ka trūkst vai kaut kas, ko gribētos zināt vairāk? Jautājums, kā ir no pieredzes, piemēram, vai tie komandas locekļi, kas nāk kā komanda, viņi arī vēlās runāt 1 pret 1, kādu brīdi, vai jūs to ļaujat, vai jūs sakat, nē, mēs darbojamies tikai kā komanda, kā tas situācijas tiek risināts? Varbūt dažādas situācijas, parasti tā, kad es stāstīšu arī vairāk par sagatavošanās procesu, un viena no lietām, ko mēs parasti darām sagatavošanās laikā, mēs runājam individuāli ar katru no komandas dalībniekiem. Mēs viņam, savā ziņā tā kā interviju, sarunu jautājumi, lietas, ko mums būtu svarīgi noskaidrot, un tad arī notiek šī saruna par to, kas ir komanda coachings, kas tur notiks, vienkārši, lai cilvēkiem būtu drošības sajūta par procesu arī. Savā ziņā to varat teikt arī par tādu individuālo kontraktēšanos nedaudz. Pirms notiek tas jau pamatkontrakts ar komandu visiem kopumā. Varbūt situācijas, kāda komanda coaching laikā kaut kas notiek, un kāds no cilvēkiem grib runāt atsevišķi. Ja? Ja tas ir par procesu un par to, kas ir noticis komandu coaching laikā, mēs varam ar viņiem parunāt tā kā atsevišķi, bet svarīgi, lai tas nebūtu sarunas stundām, kur jau bez mazvai kā individuālās sesijas,
lai saprastu, tā kā parunāt ar viņiem, lai saprastu, kas ir noticis, ko viņi, nu, tā kā, kādā parasti tas ir tādos gadījumos, kad cilvēki jūtas par kaut ko apdraudēti. Ja, kad nu, ir kaut kāda situācija, kas ir radusies, kas viņus neapmierina, bet viņi nejūtas droši par to runāt, atklāt visu pārējo klātbūtnē. Un tad vienkārši mums ir svarīgi saprast, kā tas ietekmē, un saprast, kādā veidā viņi būtu gatavi, kā mēs varam viņiem palīdzēt šo situāciju ienest. Un parasti ir tā, ka tad, kad mēs uzsākam komandu coaching, tad jau kontraktēšanās laikā mēs iepriekš izrunājam, ka šādas situācijas var rasties, ja, un kas ir tas, kas notiek šādās situācijās. Varbūt, ka mums coachinga laikā vienkārši mēs redzam, kad kādam cilvēkam rodas problēmas, un mēs varam piedāvāt, tā kā parunāt, kaut kādu sarunu veikt ārpusē, ja ir jautājumi. Ja ir jautājumi tikai vienam cilvēkam un pārējiem, tā kā viss ir skaidrs un tā, bet, nu, tad parasti arī šī vienošanās viņa notiek komandas klātbūtnē, viņi var notikt, un pēc tam varbūt arī vienošanās par to, ka šīs sarunas rezultātus pats cilvēks ienes komandā šajā coaching telpā, un nu, viņi tiek izmantot arī tālākajā procesā. Jā. Jautājums ir no Ditas, tātad ar ko sāk, kādas zināšanas kursa temati būtu jāapgūst komandas coacham? Es teiktu, kad ļoti palīdz kāds no komandu coaching kursiem, kurš nu, izstāsta detalizēti par procesu, tās lietas, kas ir jāņem vērā, kam jāsagatavojas, kam jāpievērš uzmanība. Un pat mazāk varbūt uzsvars būt uz instrumentiem. Instrumenti ir noderīga lieta, un jebkurš no komandu coaching kursiem par to arī runās, par dažādiem atsevišķiem instrumentiem, ko var izmantot. Bet vairāk es teiktu, lai būtu treniņu, kurā varētu iegūt šo te izprašanu, tad ar ko man sākt, tad, kad es sāku runāt ar komandu, ko man darīt tālāk, kādi ir tie nākamie soļi procesi, kā iziet cauri visam šim procesam, kādas problēmas tur var rasties, kā man ar viņām tikt galā un attiecīgi kā noslēgt komandu coaching procesu, pabeigt, praktiski iziet tam visam cauri. Tā kā tas ir tas, ko es varētu ieteikt sākumā, ja? Un parasti pēc tam jau ir tā, ka tad, kad mēs aktīvi strādājam ar komandām, mēs saprotam, kuras ir tās lietas, kur mums tā kā gribas padziļināt, iegūt zināšanas, vai nu tas ir, piemēram, par psiholoģisko drošību un viņas veidošanu, vai nu tas ir par grupu dinamikām. Es zinu, ka es pati savā laikā esmu bijusi uz vairākiem grupu dinamiku treniņiem, bet tādu, caur piedzīvošanu ļoti praktisku. Bija viens grupas dinamikas treniņš, kur mēs bijām 3,5 dienas, pilnīgi sveši cilvēki. Otrajā dienā mums grupā bija tāda konflikta, kad, ej nost. Vienkārši. No nekā. Pilnīgi no tukšas vietas, ja. Jo šī grupas dinamika, viņa tik ļoti labi novadīta un viņa netika uzradīta, bet vienkārši viņa ļoti dabīgi ienesās caur cilvēku personībām iekšā. Un tagad praktiski šādas lietas, kas palīdz pēc tam jau iet kaut kur dziļāk. Ir komandu coaching skolas, kurām ir dažādi treniņu līmeņi, kur ar katru līmeni var iet dziļāk, kur ir jau padomāts par to, ka var rasties jautājumi par konkrētām tēmām, kuras gribas saprast padziļināti. Teiksim, no mūsu pieredzes, mūsu skolai tā, kad praktiķa līmenī mēs izējam cauri visām tām lietām, ko būtu svarīgi zināt, lai varētu komfortabli strādāt ar komandu, un senior praktiķu līmenī mēs ejam tā kā jau ļoti padziļināti konkrētos tādos, risināšanas variantos, vai nu runājam jau par darbu ar emocijām, runājam par darbu ar
konfliktiem, tā kā jau ļoti konkrēti tās lietas un tās situācijas, kas var parādīties, jo tajos pamatkursā parasti tam nav iespēja atvēlēt visu laiku, jo tad tās būtu, vismaz kaut kādas 10 treniņu dienas pilnās, lai varētu izrunāt tās lietas. Un mana pieredze ir tāda, kad sākumā varbūt nevajag aiziet visur ļoti dziļi, jo tieši prakse parāda, kas ir tās lietas, ko man kā kočam vajag visvairāk, kur es sajūtu, ka man ir pa īsu, kad kaut kas, ar ko es netieku galā, un tad es eju to mācīties dziļāk. Tā kā tā, atbildot uz Ditas jautājumu. Es ceru, kad atbildēju. Ok, ejam tālāk. Tad ejam tālāk no sagatavošanās, lai kļūtu par komandu koču, par sagatavošanos, kā tad uzsākt komandu coaching procesu. Jā? Jā, nē, vēl nedaudz es vienkārši aizmirsu, ka es biju likus arī šo slaidu. Jo, ja mēs skatāmies, kas tad ir galvenās lomas mums kā komandu kočiem, tad, kad mēs strādājam ar komandu, tad dažas lietas, ar ko visbiežāk mums nākas saskarties, tātad palīdzēt komandai saprast, kas viņi ir, ko viņi dara, ko viņiem vajadzētu sasniegt, kas tad ir tās prioritātes. Tātad, šis ir viens no tādiem biežajiem variantiem, par kuros gadījumos parasti tiek uzrunāti komandu koči, un ar ko mums vajadzētu būt nepieciešams strādāt. Bieži arī procesā parādās vajadzība palīdzēt komandai saprast to vidi, kurā viņi atrodas. Tātad, kas notiek, kas ietekmē, kas vēl ir, jo ļoti bieži, tā kā es runāju ar komandām, viņi nav nemaz mēģinājuši saprast, kas ir visas viņu iesaistītās puses, kādā veidā viņi ietekmē, kādas ir gaidas, ko sagaida no viņiem, ko ir gatavi dot pretī. Tātad viss tas, par ko mēs runājam, tā sistēma, kurā komanda peld, un visas tās sistēmas, kas ir apkārt, atkal, kas viņus ietekmē. Tāda vēl viena lieta ir, tad, ka jebkurai komandai ir kaut kādas lietas, kas viņiem padodas ļoti labi, viņi dara ļoti efektīvi, un ir kaut kādas lietas, ko viņi nedara tik ļoti efektīvi, kā vajadzētu. Tātad arī komandu coaching procesā mēs palīdzam ieraudzīt, atzīmēt, kas tad ir šie šķēršļi, un palīdzēt saprast komandai, ar kuriem no viņiem viņi ir gatavi. Tad, kad viņi sapratuši, ka tāds šķērslis ir, viņi var tikt galā paši, bet ar kuriem viņiem vajag palīdzību, lai tiktu galā. Vēl viena svarīga lieta, kas parādās ne visām komandām, bet daudzām, tad, kad mēs palīdzam komandai izveidot, saprast, kas tad ir tas viņu mācīšanās ceļš, mācīšanās plāns, ko viņiem vajag saprast, apgūt, ko viņiem vajag pamainīt, kādas zināšanas, kādas pieejas. Un ļoti bieži komandas to ļoti apzināti plāno, jo šie komandu mācīšanās plāni, viņi tiek saskaņot arī ar individuālajiem cilvēku mācīšanās plāniem, tātad, lai būtu visas tās zināšanas, kas ir nepieciešams. Un, jā, protams, tas, kas notiek komandu coachingā, viena no mūsu lomām ir palīdzēt komandai iegūt, palielināt šo pašpārliecību par sevi, par savu līderi, un iegūt arī to enerģiju, ko tas viss dod, un šo spēju virzīties uz priekšu. Un es daudz minēju piemērā, kad runājam par kompetencēm, tad nodot komandai šo prasmi caur savu paraugu, caur tām lietām, ko mēs izmantojam, un arī komandu coaching procesā un vairāk tuvojoties tam noslēgumam, viena no mūsu lomām ir palīdzēt izveidot sistēmas, prasmes, pieejas, darbības veidu, uzvedības, lai coachings kļūtu par daļu no viņu ikdienas, lai šī coaching pieeja, lai viņi arī turpmāk viņu izmantotu un varētu runāt par coaching kultūru komandā. Jā, noslēgumā nedaudz tāds kopsavilkums par galvenajām lomām un lietām, ar ko mēs saskaramies.
Tad parunājam par komandas coachingu uzsākšanu. Un pirms runāt par uzsākšanu, es gribēju no sākuma pārunāt par komandas coaching procesu kopumā. Tad, šis ir tas, kā Deivids un tad pārējie, kas mēs ar viņu strādājam, kā mēs skatāmies uz komandu coaching procesu, kas ir tās lietas, no kā viņš sastāv. Tad ir etapi, kas notiek viens pēc otra, un ir arī tās lietas, kas notiek paralēli vai kas var notikt vienlaicīgi. Un jebkurā gadījumā, tad, kad mēs runājam par komandu coachingu, mums ir pirmais varbūt kaut kāds kontakts vai no ar komandu, vai komandas līderi, vai mūs uzrunā kāds trešais, kas ir sponsors šajā gadījumā, tas var būt HRs vai varbūt vēl augstāk līmeņa vadītājs. Tad sāks tas, ko mēs saucam par sagatavošanās procesu. Un tad, kad mēs runājam par komandu coachingu, tad tā pieredze rāda, kad apmēram 50% veiksmes, neveiksmes, bet praktiski lielākā daļa komandas coachinga kā procesa veiksme vai neveiksme tiek noteikta jau sagatavošanās procesā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar to, cik kvalitatīvs ir bijis šis sagatavošanās process. Jo, piemēram, sagatavošanas procesā mēs atbildam uz tādiem jautājumiem, vai šī vispār ir komanda un vai šeit vispār komandas coachings dara. Jo savādāk mēs varam nonākt situācijā, ka mūs uzaicina strādāt ar komandu, coachēt komandu un saprast, ka tā vispār nav komanda un viņai nav jābūt par komandu. Ja? Jo tas, kas dažreiz notiek, kad uzņēmumiem patīk saukt cilvēks par komandām. Tāpēc, ka komanda, tas skan forši. Ja? Un liekas, ka, ja mēs nosaucām cilvēku par komandu, tad viņi uzreiz sāk strādāt kā komanda, viņi savādāk sadarbojas un būs fantastiski rezultāti. Patiesībā tas tā nav, un ļoti bieži ir arī tādi gadījumi, kad cilvēki, kas tiek nosaukt par komandu, viņiem nav ne kopīgo mērķu, ne arī viņiem ir vajadzības būt par vienu komandu. Man ir bijusi pieredze, kad vai tā vispār nav komanda, vai vairākas komandas tiek apvienotas vienā komandā, un tas tiek nosaukts par vienu komandu, un pēc tam brīnās, kāpēc tas viss nestrādā kopā, jo realitātē tur ir divas komandas ar pilnīgi atsevišķiem darbības veidiem, stiliem, mērķiem un tā tālāk. Ja? Tātad sagatavošanas process ir tas, kad mēs to visu saprotam, ieraugām un mēs zinām, kas notiek, kas ir priekšā, ja? Un es parunāšu par viņu vēl vairāk, bet praktiski tas, kam es dziļi ticu un kas ir pierādījies, kad sagatavošanās lielā mērā nosaka, cik viegls vai cik veiksmīgs būs komanda coachings process. Vislielākā iespēja dažādām problēmām, pārpratumiem un tā tālāk ir tāda, ja mums nav sagatavošanās process kā tāda vispār bijis. Nākamais etaps ir apjoma noteikšana un kontraktu noslēgšana. Tad, kad mēs esam izgājuši cauri sagatavošanās procesam, mēs esam sapratuši, ka tas ir komandas coachings, mēs esam sapratuši, ka mēs esam gatavi strādāt ar šo komandu, un tas ir būtiski arī uzsveru, ka patiesībā ne tikai klients izvēlas mūs kā coachus, bet arī mums kā coachiem to vajag atcerēties, ir tiesības izvēlēties strādāt vai nestrādāt ar konkrēto komandu. Jo var būt, ka mēs aizejam un saprotam, ka ar šo komandu vai ar šo uzņēmumu es nevaru strādāt. Un tie iemesli var būt ļoti dažādi. Ja? Tātad sagatavošanās process ir beidzies, mēs esam sapratuši, tātad, ka tas ir komandas coachings un mēs strādāsim ar komandu. Tad tas, kas notiek tālāk, notiek šīta vienošanās. Kas tad ir tas apjoms, jeb tās tēmas, ko komandas coachings skars, pie kā tiks strādāts, notiek arī kontrakta slēgšana, un šeit neiet runa par juridisko kontraktu, bet tieši par coaching kontraktu ar komandu, ar sponsoriem, ar līderi, kas tad ir tie mērķi, kas ir jāsasniedz. Ja?
Tātad tas ir nākamais. Un pēc tam, kad ir noteikts apjoms un noslēgts kontrakts, tad reāli sākās arī jau coachings. Un tad, kad mēs runājam par pašu coachingu, tad, kad viņas notiek, ir divas daļas tajā visā. Viens ir tas, kas ir coaching sarunas, jeb pašas sesijas vai sarunas, vienalga, kā mēs viņus nosaucam, kad mēs strādājam ar komandu, mēs uzdodam jautājumus. Tam visam paralēli notiek otrs etaps, procesa prasme attīstība, kad mēs caur coaching procesu mēs palīdzam komandas dalībniekiem pārņemt un iemācīties daudzas lietas, kaut vai kā apkopot domas un izteikt viedokli, arī tas var būt daļa no tā, ko cilvēki iemācās coaching procesā. Ja? Kā prezentēt kaut kādas lietas, kā sagatavoties kaut kādām lietām. Tad, šeit mēs runājam jau par kaut kādām konkrētām procesa prasmiem, tie var arī būt kaut kādi instrumenti, ko mēs iedodam parādam, tad praktiski notiek arī tā kā viņu dažreiz apmācība, dažreiz pašapmācība, kad komanda tieši paņem šīs procesa prasmes un sāk izmantot viņas tālāk. Ne tikai coaching procesā, kad mēs strādājam kopā, bet arī jau savā ikdienas darbā. Un kopā ar to visu notiek procesa izvērtēšana, un procesa izvērtēšana viņa notiek arī šajā laikā jau. Viņa nenotiek gluži paralēli, tāpēc viņš arī nav ielikts kā trešais tur, bet tās ir tā kā savā ziņā izvērtējošas sarunas, ko mēs parasti darām vienu reizi 3 vai 4 sesijās, kad mēs parunājam par to, kā mēs virzamies, kā mēs sasniedzam rezultātus, kā tas jums izskatās, vai jūs esat apmierināti, vai mērķis joprojām ir sākotnējs, vai kaut ko vajag mainīt. Tā kā iečakoties iekšā, lai saprastu, kā tas viss notiek un kā tas process strādā, un vai viņi ir apmierināti ar to, kā tas process strādā. Un tas notiek visu laiku, visā komandu coaching laikā. Un procesa nodošana, tas ir tas, kad mēs viņiem nododam komandas coachinga prasmes, tās lietas kopā ar procesa prasmēm, tātad tās lietas, ko viņi pēc tam tālāk var izmantot, jo tas mūsu būtiskais uzdevums ir panākt, lai mums aizejot, komanda turpina darboties daudz efektīvāk un spēja izmantot tās lietas, ko viņi izmantoja komandu coachinga, arī pēc tam turpmākajā darbā, lai viņi nekļūst atkarīgi no mums kā no coachiem. Es esmu redzējusi situācijas, teiksim, bija viens piemērs, kur konkrēti viens no jaunajiem coachiem, kas bija tikko pabeidzis apmācību, bija izveidojis sadarbību ar komandu. Un tad, kad mēs pēc 6 mēnešiem, laikam pēc 6 mēnešiem viņiem bija prezentācija par tātad pieredzi ar komandu, tad tas, kas bija noticis procesā, tad šo 6 mēnešu laikā bija bijušas ap 50 sesijām. Viņas bija bijušas arī 2 reizes nedēļā, 3 reizes kaut kad nedēļā, un praktiski pēc tam, kad runājot ar coachu, tad tā izpratne bija, ka komanda vispār neko nedarīja bez coacha klātbūtnes. Ja? Un bija ļoti izteikta atkarība no coacha, jo komanda vairs nefunkcionē bez coacha. Viņi dara tā kā ikdienas rutīnas darbus, bet jebkas, kas ir saistīts ar kaut kā apspriešanu, izvēlēm, lēmumu pieņemšanu, viņi dara tikai coacha vadībā. Tad praktiski, kad mēs runājam par procesu nodošanu, mums ir svarīgi nodot šo te procesu komandai, lai viņi nebūtu no mums atkarīgi, lai mums aizejot, viņi tiešām turpina efektīvi darboties. Un pēdējais ir rezultātu izvērtēšana, tad, kad mēs noslēdzam coachingu, tātad kas ir tie rezultāti, ko redz pati komanda, kas ir tie rezultāti, ko redz pārējie iesaistītie kā sponsori, interesētās puses, HRs, tagad visu šo te rezultātu izvērtēšanu. Tā ka, vai ir kādi jautājumi par procesu, skatoties uz šo?
Es saprotu, ka jautājumi nav, ka process ir skaidrs. Paskatāmies tālāk. Tas, par ko es šodien solīju parunāt par sagatavošanos. Tad, kad mēs runājam par sagatavošanās procesu, reāli viņš sāks jau tajā brīdī, kad mums sāks pirmās sarunas. Pirmās sarunas ar to cilvēku, kurš ir inicējis šo te sarunu par to, ka varētu būt komandu coachings. Ja, un jau tad mēs mēģinām saprast, un mēs to saucam par discovery, jeb tāda izvērtēšanas fāze, kad tiešām mēs mēģinām saprast, kas notiek, kāpēc viņi vispār ir nākuši ar šo te pieprasījumu, kāpēc ir vajadzīgs komandu coachings. Ja? Un pēc tam mēģinām saprast, tad, kas ir tā vide, kas notiek, vai tā vispār ir komanda, vai tā ir nepieciešams būt komandai, kādi ir pieejamie resursi, vai tie resursi, kas ir pieejami, vai viņi vispār atbilst mērķa sasniegšanai. Praktiski tajā izvērtēšanas daļā pie sagatavošanās mēs ļoti daudz tieši no sākuma mēģinām saprast, vai tas ir par komandu coachingu, un vai komandu coachings te var palīdzēt. Jo situācijas var būt ļoti dažādas. Man ir bijuši piemēri, kad pie manis nāk un prasa, vai varētu būt vai es varētu novadīt komandu coaching kādai komandai. Reāli pēc tam izrādās, ka tur ir vajadzīgs pilnīgi cits risinājums, kad, piemēram, ir vajadzīga neliela konsultācija kopā ar apmācībām, kas atrisina to viņu jautājumu un to, ko viņi grib un ko viņiem vajag, kad komandu coachings tur nav nepieciešams. Un tā pieredze, tā kā industrijā kopīgi apkopotā statistika ir, kāda no visiem pieprasījumiem, ko mēs saņemam par komandu coachingu, apmēram 50% gadījumā reāli tas ir par komandu coachingu un notiek komandu coachings. Ja? Tā kā, ja jums aptuveni puse no sarunām jūs beigās saprotat, ka nē, ka tas ir pilnīgi normāli. Tas ir tāds vidējais statistiskais, ja, kas ļoti bieži arī ir. Un tas, kā mēs šajā sagatavošanās procesā tad mēģinām saprast, kas ko kā. Viena lieta ir intervijas. Parasti tās pirmās sarunas, kas notiek, viņa notiek ar to cilvēku, kas inicē. Pieņemsim, kad ir uzrunājis HR. Jā, tad, ja man ir uzrunājis HRs, tad es noteikti gribēšu parunāt arī īsi parunāt ar komandu vadītāju. Jā, pirms tā kā virzīties tālāk. Parasti ir ļoti labi, ja ir iespēja 15-20 minūtes parunāt ar vairākām iesaistītajām pusēm. Ja, kuri tā kā arī var tā kā apstiprināt, kad šī situācija ir tāda, kāda ir, kad tā tiešām ir problēma vai nav problēma, par gaidām, par gaidu neatbilstību, rezultātiem. Tā kā izrunāt un saprast, kāda ir situācija un kas tur varētu būt vajadzīgs. Tā kā saņemt to pārliecību, ka tas tiešām ir par komandas coachingu, kad komandas coachings tur ir vajadzīgs. Man ir bijušas situācijas, kur uzrunā saka, mums ir komanda, kurai vajag palīdzēt labāk sadarboties. Tā kā ļoti forši tāds komandu coaching mērķis, uzlabot komandas savstarpējo sadarbību. Un to, kā viņi mācās un dalās ar zināšanām. Skan patiesībā ideāls mērķis tādam pamatīgam, dziļam, foršam komandu coachingam. Sākot sarunāt, izrādās, ka šī komanda ir vidējā līmeņa vadītāja komanda. Kas pats pa sevi jau man tā kā skan nedaudz aizdomīgi. Un jautājums ir, tie vidējā līmeņa vadītāji, kāpēc viņi ir komanda? Ja, kādā veidā, kas ir tas viņu mērķis tai viņu komandai? Viņu mērķis ir apmainīties ar informāciju. Kāpēc viņi ir komanda? Un tad beigās, teiksim, šādā sarunā izrādās, ka viņi nav komanda. Tā ir vienkārši tāda izveidota grupa, kurā cilvēki regulāri sanāk kopā un apmainās ar kaut kādām situācijām un dalās ar informāciju. Tā kā, lai viņi mācīties. Uzlabot sadarbību, uzlabot motivāciju, šajā gadījumā īsti nevar.
Un tas ir par to, kad mums ir būtiski tā kā izrunāties un saprast, kas tad īsti notiek un kas tad ir tam lācītim vēderā, jeb komandai. Cik tā komanda patiesībā ir komanda. Tad varbūt arī mēs varam izmantot kaut kādas aptaujas tajā visā laikā. Dažreiz ļoti vērtīgi ir iespēja novērot komandu tā kā ikdienas darbībā, varbūt piedalīties kaut kādā komandas sapulcē vai novērot, kā viņi strādā. Atkarībā tas ir ļoti atkarīgs no tās problēmas, ar ko viņi ir atnākuši. Ja, teiksim, piemēram, problēma ir, kad viņi nespēja pieņemt lēmumus, vai tad, kad viņi pieņem lēmumus, kad tie lēmumi pēc tam netiek izpildīti, tad ļoti forši ideja ir piedalīties viņu sapulcē un paklausīties. Kā tad viņi runā, par ko viņi patiesībā runā, un ļoti bieži tur jau var identificēt kaut kādas problēmas saknes, kur tas viss ir radies par to, kā viņi vienojas, par ko viņi vienojas, vai viņi vispār vienojas un tā tālāk. Un sagatavošanās laikā notiek kontraktēšana. Te visās šajās sarunās patiesībā mēs arī kontraktējam paralēli. Tātad ar komandas vadītāju, kas ir tas, pie kā viņš gribētu strādāt, ko viņš gribētu sasniegt, HRs, ko viņš gribētu sasniegt, kas būtu būtiski, jā, kas ir tie vēlamie rezultāti. Tāpat arī interesētajām pusēm, kas ir tās viņu gaidas no vienas puses un no otras puses, kas ir tas, kā viņi var atbalstīt, kas ir tas atbalsts, ko viņi būtu gatavi sniegt. Ja? Un tad, kad mēs runājam par sagatavošanos kopumā, tad ir divas daļas visā tajā. Tas, par ko es stāstīju līdz šim, tas ir vairāk šī izpētes fāze, kad saprast to, kas notiek, ir komanda, nav komanda, kas viņas ietekmē, kādi resursi, vai komandas coachingam vispār var būt rezultāti, vai tas ir komandas coachings, kas vajadzīgs, ja? Vai es ar viņiem strādāšu. Un pēc tam jau notiek tāds tā kā pirmais kontrakts par nākamo fāzi diagnostiku. Vēl nenotiek komandas coachings kā tāds, viņš vēl nav sācies. Tā mana pieredze ir, kad dziļāka diagnostika, komandas diagnostika patiesībā ļoti bieži izmaina sākotnējo coachinga mērķi, un viņi arī ļauj pamatīgi ietaupīt laiku. Jo bieži, ja mēs tā kā neejam dziļākā diagnostikā, tad bieži kaut kādi brīnumi sāk līst ārā kaut kādā 5., 6. sesijā apmēram. Kaut kādas dīvainas, pilnīgi dīvainas lietas nesaistītas ar sākotnējo. Un tas nozīmē, ka šīs 5, 6 sesijas, parasti tas ir 2,5, 3 mēneši, kad savā ziņā 2,5, 3 mēneši mēs esam strādājuši pie tā, kas varbūt nav tas īstais, un tas īstais parādās tikai vēlāk, jo ir uzsākta sadarbība, ir iegūta uzticība, cilvēki sāk runāt par kaut kādām lietām, un tas vienkārši sāk nākt ārā. Kad mēs kādi varbūt ir tie baltie pleķi, kur kaut kādas lietas, par ko viedokļi atšķiras, kurš ko dara, kurš ko atbild, bet kas var būtiski ietekmēt. Un diagnostikas ir, teiksim, dažādi veidi, var to visu darīt ar dažādiem novērtējumiem, diagnostikas rīkiem, var darīt online. Mums arī ir savu online diagnostiku, ko var izmantot komandām. Ļoti daudz nāk ārā informācijas par 6 dažādām kategorijām. Šeit viņš arī ir pieminēts, tas ir PERIL, jā, kas ir nolūks, ārējās attiecības, ārējie procesi un sistēmas, attiecības, iekšējie procesi un sistēmas, mācīšanās un līderība. Tātad, 6 lielas kategorijas, par ko nāk ārā daudz informācijas. Es pati vairāk dodu priekšroku
Ja es izmantoju arī online diagnostiku, es viņu tāpat kombinēju ar intervijām, kad es runāju ar katru komandas dalībnieku atsevišķi. Es sagatavoju jautājumu sarakstu, viens un tos pašus, ko es uzdodu visiem komandas dalībniekiem, un tas palīdz iegūt ļoti daudz detalizētas informācijas un saprast, kas tur patiesībā notiek. Un pēc tam, kad mums ir iegūti visi šie diagnostikas rezultāti, mēs šos rezultātus prezentējam komandai, un tā ir tādu komandas tikšanās, kur notiek diskusija par šiem te rezultātiem, kas ir tas, ko viņi jau ir zinājuši, ko viņi nav zinājuši, kas viņus pārsteidz, un tā kā salikt visu to kopā un palīdzēt viņiem arī saprast, kas tad ir tas, pie kā viņi grib strādāt no visa tā, kas ir iznācis ārā diagnostikā, vai tas mērķis paliek sākotnējs, vai viņš ļoti būtiski mainās, jo bieži tas sākotnējais mērķis, tās var būt pazīmes, un tā īstā problēma var būt daudz dziļāka. Un vairumā gadījumu viņi iznāk ārā diagnostikas laikā, tur parādās ļoti bieži visi slēptie konflikti un kaut kādas problēmas, kas ir savstarpējās komunikācijās, cilvēku attiecībās, un par to tad ir iespējams runāt jau tajā kopējā tikšanās reizē, un cilvēki tā kā var savstarpēji jau vienoties, ka šis mums pašlaik ir vissvarīgākais, un mēs gribam strādāt tieši pie šīs lietas. Ja? Un savā ziņā šis diagnostikas noslēgums, viņš ir arī, viņi varētu teikt par tādu pirmo kontraktēšanos, kad mēs noslēdzam šo te vienošanos ar komandu, kas tad ir tas, pie kā mēs strādāsim. Tā kā tā. Jautājumi. Kas ir jautājumi šeit par sagatavošanos? Tas diagnostikas, tas ir kaut kāds speciāls rīks, ja es pareizi sapratu? Viņš var būt ļoti dažādi, ja? Tādas īstas komandas diagnostikas, viņas patiesībā pasaulē ir ļoti maz, ja? Jo uz to nav bijis fokus ir bijis uz individuālajām diagnostikām, un es zinu, kad izmanto, kad taisa cilvēkiem dažādus 360 novērtējumus, tad apkopo rezultātus kopā komandai un pasaka, ka tie ir komandas rezultāti. Patiesībā tie nav, tā ir tāda ka vidējā temperatūra slimnīcā apmēram, kas īsti ne par ko nedod informāciju. Ir online novērtējumi, es zinu kādus 4, tādus, ko es tiešām varu pateikt, viņi strādā, jā. Protams, mūsu peril novērtējums, kuru var izmantot gan kā online, gan tos pašus jautājumus var klātienē intervijās uzdod, tas ir tas, ko es pati ļoti bieži arī daru, un patiesībā šie te jautājumi, peril diagnostikas jautājumi, viņi ir arī šīs te grāmatas aizmugurē pieejami visi. Jā, tas ir. Tā kā to visu var izmantot un novērtēt. Tad ir Team 360 diagnostika, ko ir veidojis Pīters Hawkins. Tad, manuprāt, viņi saucās STAR. Somiem ir izveidota komanda diagnostika. Pamazām sāk rasties arvien vairāk. Bet ļoti daudz viņas ir ļoti reģionālas, viņas ir vienā valstī, kaut kur tur populāras vienā veidā. Pirms gadiem 4, tā, kad mums bija lielie apmācības kursi ar Global Team Coaching Institūtu, īsti nebija diagnostikas. Viņas reāli bija kaut kādas 3 uz to brīdi. Tās, kas tiešām bija komandas diagnostikas, nevis mēģinājums apkopot individuālos rezultātus, jo tā starpība ir komandas diagnostikās, mēs uzdodam jautājumus par komandu. Nevis par cilvēku pašu un, teiksim, kā tev ir strādāt ar to cilvēku, kā tu ar šo cilvēku strādā, kā tu viņu novērtēt, nē, kā jūs kā komanda strādājat, ja? Kā jūs kā komanda deleģējat lietas, kā jūs kā komanda pieņemat lēmumus. Tad tas fokus ir svarīgi, lai viņš būtu savādāks. Ir Lencioni komanda diagnostika, ko izmanto dažreiz, bet es esmu dzirdējis ļoti dažādas atsauksmes. Es neteikšu, ka vai viņa ir laba vai slikta. Es pati esmu izmantojis tikai tos jautājumus, kā bezmaksas versija, kad nebija pārējie vispār vēl pieejami.
bet kad vienkārši man nav pārliecības, kā viņi strādā. Jo atsauksmes es dzirdējusi gan ļoti sajūsminātas, gan arī ļoti negatīvas. Un praktiski tas vienkāršākais variants ir arī tāds, ka var izveidot jautājumu sarakstu, pamatojoties uz to, kāda ir bijusi saruna ar visiem iesaistītajiem sagatavošanās fāzē, un tagad izveidot to jautājumu sarakstu un intervēt katru cilvēku atsevišķu. Jo kāpēc man patīk intervijas, jo šajās intervijās pirmkārt es izveidoju šo te pirmo kontaktu ar katru komandas dalībnieku individuāli, un tad, kad mums ir pirmā sesija, mēs neesam svešinieki vairāk. Ja? Un šeit ir jautājums par to uzticības veidošanu, par ko mēs sākumā runājam. Kad šī te uzticība viņa veidojas jau šīs te intervijas laikā, svarīgi ir, ka šīs intervijas ir konfidenciālas, tas nozīmē, ka es neatstāstu nevienam, kurš ir teicis ko. Es apkopoju rezultātus un tā kā vispārinu viņus. Pēc tam, kad es izdaru secinājumus un tā kā dodu to, kas ir tā kā atklātais apkopojumu. Un arī šajās individuālajās intervijās kaut kādu laiku ieplānot, tā kā izrunāt, kāpēc mēs runājam, jo būs komandu coachings, kas ir komandu coachings, kā tas strādā. No viņa nevajag baidīties, kad viss ir atkarīgs no cilvēka paša un savā ziņā saņemt arī šo viņa piekrišanu piedalīties šajā procesā. Ja? Un tas ir ļoti būtiski, jo smagākais ir tad, kad atnāk uz komandu coachingu, sagatavošanās nav bijis, ir bijusi saruna ar komandas vadītāju, pirmā sesija, cilvēks sēž, viņi vispār nesaprot, kas notiek. Mums teica, ka jūs mūs te mācīsiet, ja, par kaut ko. Ja? Un tad mēs sākam no tās vietas dancot, un tad, tā deja var izveidoties ļoti forši, un var izveidoties arī tāda diezgan pastīva. Tā kā, intervijas plus online diagnostika, kaut kādas aptaujas, ļoti labi tas viss strādā kopā. Jo mums galvenais ir iegūt informāciju un saprast, kas notiek, un bieži palīdzēt pašai komandai saprast, kas notiek, un kas varētu būt tas svarīgākais, būtiskākais. Kas varbūt ir tāds, kas visvairāk pārsteidz tajā, ko es stāstīju vispār par sagatavošanos? Vai sagatavošanās kā tāda vispār ir zināms koncepts un kaut kas liekas ok? Es varbūt varētu piekomentēt, ka man tā kā padziļinātāk tagad ir izprotams, jo skaidrs, ka komanda ir jāiepazīst, bet varbūt tā atziņa, ko es sev piefiksēju, kad skatīties tiešām uz komandu kā vienotu veselumu un tos jautājumus arī uzdot vairāk jūs, nevis tu, piemēram, un par šiem jautājumu uzdošanām un individuālām intervijām pirms tam, tas arī ļoti vērtīgi un arī informēt komandu par to, kas ir komandu coachings un panākt to viņu apstiprinājumu, ka tiešām ir gatavi un kā klienti iesaistās. Es uzreiz atcerējos paralēli ar mācībām, kad mums teica, ka visgrūtākie ir tie klienti, kurus ir atsūtījis, piemēram, šefs, tāpēc, kā viņiem te ir jābūt, bet ar šo sarunu, kā varbūt palielināt tiešām komandas iesaisti tajā kopējā sadarbībā. Paldies, ļoti vērtīgi. Bet man arī uzreiz arī tāds varbūt vēl papildus jautājums, kā es, piemēram, vērtēt arī, ja paralēli šim te komandas diagnostikai, ja izmanto kaut kādus disku modeļu, piemēram, individuālos novērtējumus, lai saprastu varbūt individuālo dalībnieku miedarbības ar viņu personības tipoloģiju, vai šo mēs nevērtējam šajā kontekstā, ja mēs strādājam tīri komandu coachingā? Teiksim tā, kad ja man lūgtu ieteikt diagnostiku darbam ar komandu, es neieteiktu nevienu individuālo diagnostiku kā tādu. Tas ir kaut kas tāds, par ko klienta diagnostika ir maksas. Sāksim ar to. Ja? Kad sagatavošanas procesā parasti pirmās sarunas ļoti bieži var būt arī bez maksas, bet tad, kad mēs ejam diagnostiku un dziļākas intervijas un sarunas, tas viss ir par maksu. Ja? Un attiecīgi klientam par to ir jāmaksā. Un ja klientam par kaut ko ir jāmaksā, man ir jābūt pārliecībai, ka tas dos vērtību beigās.
Tad, kad mēs izmantojam individuālās, disks ir fantastiska metode. Viņa var iedot ļoti daudz labas informācijas, bet tas ir attiecībās vairāk par cilvēku kā par personību. Kā cilvēks strādā komandā ar citiem cilvēkiem, kā viņš var uzvesties, par to vairāk var iedot emocionālās inteliģences diagnostiku. Bet tas atkal ir par konkrētu cilvēku, nevis par komandu. Un tad, kad mēs sākam komandu coaching, tad svarīgāk ir, lai tā informācija, kas mums ir, lai viņu viegli izmantojam un interpretējam tieši attiecībā pret komandu, jo, ja būs individuālie, mums nāksies to interpretēt. Un attiecīgi tas jautājums būs, cik labi mēs būsim spējuši interpretēt šos te individuālos, tā kā pārtulkot un mēģināt pielietot. Es laikam neuzņemtos, no visas savas pieredzes, jo ir baigais risks nokļūdīties kaut kur. Un saprast kaut kādā brīdī, kad, forša diagnostika, cilvēki tā kā zina, viņi tā kā savstarpēji par to arī izrunājušies, bet īsti tas nedod to varbūt, ko mēs gaidījām. Plus vēl, ja mēs izmantojam individuālās diagnostikas komandas darbā, tā kā lai attīstītu komandu, mēs bieži varam saskarties ar to risku, kas ir tā kā leibļu pielikšana cilvēkiem. Jo tas bija arī tas, ko es biju, tā gan bija atsauksme pirms 10 gadiem, pēc diska rezultātiem, kad cilvēks, tur teiksim, viņš ir D, vai viņš ir I, vai viņš ir S, un attiecīgi šo viņš nevar komandā izdarīt. Gan realitāte cilvēks ir gatavs gan vienu, gan otru izdarīt, un varbūt ir pagājuši 2 gadi, un kaut kas jau ir mainījies. Ar individuālo diagnostiku rezultātiem vajadzētu būt uzmanīgiem. Okay. Labi, paldies! Jā, mums vēl būs nedaudz jautājumiem laiks. Es gribētu izmantot īsu laiku reklāmas pauzē, burtiski dažas minūtes, un vienkārši pastāstīt. Kā jau es pieminēju, tātad es strādāju ar Davidu Klaterbeku, un mums ir treniņš komandas coachingā. Viņš latviski saucas komandas coaching meistarība praktiķiem, un praktiski tas, ko mēs šajā treniņā darām, viņš iedod visu to informāciju, kas ir nepieciešama, lai varētu strādāt ar komandu, kas ir tās lietas, kam vajag pievērst uzmanību, par ko vajag zināt, kas var rasties komandas laikā. Mēs izejam cauri visām komandas coaching stadijām, tā kā soli pa solim. Kas katrā no viņām notiek, kam vajag pievērst uzmanību, kas ir kaut kādas instruments, tehnikas, pieejas, ko katrai no šai sadaļām var izmantot un kas var palīdzēt. Paralēli šo treniņu laikā mēs izmantojam arī tādu tā kā piemēra keisu, jeb piemēra komandu, ar kuru notiek darbs. Tad ir iespējams pastrādāt, izmēģināt tās lietas, par ko mēs mācamies darbā ar šo te komandu. Tagad savā ziņā caur lomu spēlēm. Un mēs runājam arī par to, kā, teiksim, tas, ko mēs mācām un par ko mēs runājam, kā to izmantot savā ikdienas praksē, pielietot, kā izveidot arī savu piedāvājumu komandu coachingā, kā runāt ar klientiem par komandu coachingu. Viss tas, kas ir nepieciešams, lai strādātu no līdz pilnībā, lai būtu tāda droša sajūta, pārliecība, kad es zinu, ko es daru, tad, kad es runāju ar klientu, vai tad, kad es strādāju ar komandu. Kā tas notiek? Tātad no 6. oktobra līdz 31. maijam, tie ir 6 mēneši, programma notiek. Viņa sākas ar 8 nedēļu apmācībām, un šeit ir QR kods, kurš ir ar links uz mājaslapu, kurā ir visas programmas apraksts. Tātad ir iespējams apskatīties vairāk. Tātad 8 nedēļu garumā, katru nedēļu 3 stundu apmācības modulis, kur mēs izējam cauri visai šai informācijai, izmēģina strādāt ar šo te paraugu komandu, un pēc tam, kad ir pabeigts šīs te apmācības, ir praktiskais darbs ar komandām.
tad, ja ir vēlme piedalīties šajā apmācībā, būtu labi padomāt iepriekš, kas ir tās komandas, ar ko varētu uzsākt strādāt apmācību laikā, lai varētu tā kā pielietot, izmēģināt visu to, kas ir apmācīts. Ja šādas komandas nebūs, mēs centīsimies palīdzēt viņus atrast. Nu, tā kā pro bono komandas, kuras būtu gatavas strādāt tieši pēc tā kā procesa, kā tas tiek iemācīts, lai varētu praktiski izmēģināt jau uz reālas komandas, kā tas viss strādā. Tad vismaz 2 komandas un kopā uz abām komandām vajadzētu būt 10 sesijām. Un tāpat programmas daļa ir 3 supervīzijas, grupas supervīzijas 2 stundu garumā. Tātad iespēja uzdot tos jautājumus un apspriest tās lietas, kas rodas praksē, un saņemt jautājumus, ieteikumus un redzējumu. Un tas viss noslēgsies ar iegūtās praktiskās pieredzes aprakstu dažu lapu garumā, un mēs domājam arī par to, ka noslēgumā varētu būt arī tāds tā kā noslēguma prezentācija par to, kā tad bija strādājot ar šo te komandu un kas ir tās lietas, varbūt, par ko gribas padalīties ar pārējām. Tagad šāda informācija par treniņu. Ja ir interesi, droši uzdodiet pēc tam atsevišķi papildus jautājumus. Es esmu gatava satikties, atbildēt, izstāstīt vairāk. Jā, un tagad laiks jautājumiem. Tad kas ir vēl tas, ko es varbūt nepateicu, ko gribas pajautāt par komandu coachingu? Mums vēl ir kāds 12 minūtes palikušas no ieplānotā laika, tā kā droši izmantojiet. Es vairāk padalīties ar pārdomām, jo es daudzus gadus biju otrā puse, tiem, kam vadīja mācības, coachingus un tā tālāk. Un nereiz mums nebija diagnostikas. Tā kā nereiz. Mums tur bija kaut kāds pārunas un tā, bet tāds sagatavošanas process nereiz nav piemērots. Jā, es piekrītu, jo ļoti bieži coaching skolas par to nerunā, par šādu nepieciešamību. Tas, ar ko mēs praksē saskaramies, un, teiksim, tas, ko es redzam, man pēdējo 5 gadu laikā mums ir apmēram 500 dalībnieki, kas ir no visas pasaules izgājuši cauri tieši globālajām grupām. Es vēl nerunāju par lokālajām dažādām, bet tieši globālās programmas. Un tas, ko mēs tieši dzirdējām atsauksmes pēc tam, kad tā skaidrība par to procesu, kad rodas tā pārliecība, ko es daru, kā es daru, un arī šīs sagatavošanās process, viņš ir reāli atvieglojas un padarīs pilnīgi savādāku komandu coachingu kā tādu, jo daudz bija cilvēki, kas jau strādā ar komandām. Gan tie, kas kādreiz bija mācījušies komandu coachingu, varbūt kaut kur citur, gan tie, kas nekad nebija mācījušies komandu coachingu, bija individuālie coachi un vienkārši bija mēģinājuši pielietot tās zināšanas ar komandām. Un visi cilvēki tiešām uzsvēra to, ka šī diagnostikas daļa, sagatavošanās daļa, šīs sarunas ar komandas dalībniekiem, pirms mēs tiešām uzsākam komandu coachingu, viņas pilnīgi maina visu. Jo mainās arī šis kontakts cilvēku starpā, informācija, izpratne, un ir pilnīgi savādāk. Es domāju, tā apziņa arī par komandu un kā tā komanda, kurā brīdī viņa šobrīd atrodas, kura fāze un cik vispār tā ir komanda. Jā. Tas noteikti. Jo to, ko jūs minējat, to komentāru par to, ka nav sliktāku to cilvēku, ko strādāt, kurus atzina uz to pasākumu, tā ir, jā, jo no tiem pretestību un pretošanos un sabotāžas un nevēlēšanas piedalīties ir ļoti spilgtas, protams. Jā. Prātīs, tā kā mēs runājam par jebkuru šādu procesu, vienalga, vai tas ir komandas coachings, vai tā ir kāda cita intervence. Parasti ir, ka tās 2 lietas, par ko mēs runājam, un angliski ir tas with them un to them, kad mēs kaut ko daram kopā ar cilvēkiem, ar komandu, vai mēs kaut ko nodarām komandai. Un tad bieži, kad nav komandas gatavības un vēlmes, tad viņi jūt, ka viņiem tas tiek nodarīts. Kā kaut kas
ka tā kā mēs mēģinām izdarīt labu, bet mēs nodarām labu, nevis mēs izdarām labu. Un tā laikam ir tā starpība, tas ir par to, kā cilvēki jūtas visā tajā procesā, jo komanda coachings ir, pa lielam viņš ir ļoti dziļš, refleksīvs, bieži emocionāls process, un ja tur nav uzticības, ja nav gatavības tajā visā iesaistīties, tad mēs nonākam tur, kur mēs nonākam ar to visu. Ja? Kad viņš ir smags, man komanda coachi ir teikuši, kad man ir sajūta, kad es pilnīgi velku komandu uz saviem pleciem, ka viņa negrib tur doties, un coach tā vietā, lai pateikt, aiziet pie tā, kurš pasūtīja coachingu un pateikt, ka, sorry, bet, komandas coachings tur nenotiek, jo komanda negrib. Ja viņi nav tam gatavi, un varbūt vienkārši pārtraucam, un tagad piedāvāt arī komandai pārtraukt, tas bieži nenotiek, jo atkal ir tā sajūta, ar ko es saskaros, kā man paprasīja komandu coaching, jā, es esmu komandu coach, protams, es varu to veikt, es piekritu veikt, man tagad viņš ir jāveic. Neatkarīgi no tā, ka tas process tur nenotiek. Tad jautājums, kas ir godīgāk kaut kādā brīdī pateikt, ka, process nenotiek, ja, un rezultāti nebūs. Nevis tā, ka mēģināt to visu aizstiept saviem spēkiem, savus resursus. Praktiski man ir bijušas sarunas ar coachiem, kas izdeg komandu coaching procesā ar šādu komandu, kura nav gatava un kura negrib un kura pretojas komandu coachingam. Un coach tā kā par katru cenu aizstiep viņu līdz galam. Tā kā es teiktu, ka tur ļoti daudz ir par veselo saprātu, jo man ir jāsaka, kad es diagnostiku, kopš es viņu sāku izmantot komandu coachingā, es savā praksē diagnostiku izmantoju arī pirms treniņiem. Tā kā es nevadu nevienu treniņu, ja es neesmu parunājusies vismaz ar daļu grupas, lai saprastu, kas notiek, kādas vajadzības, uz ko likt fokusu. Un tas tieši tāpat dod pilnīgi citus rezultātus. Un tieši tāpat atnākot pirmajā treniņa dienā, ir pilnīgi cits sajūta, jo pazīst cilvēks, ar viņiem ir runāt, cilvēki arī pazīst treneri. Tā kā tieši tāpat tas strādā. Un tas manā gadījumā tas ir tieši par to, kad ir svarīgi uzdot kaut kādus jautājumus, un tad, kad viņus uzdod, tad ir ļoti daudz papildus informācijas, atbilžu, un kaut kādas lietas var plānot savādāk. Vēl arī tāds jautājums, kā jums šķiet, cik ilgi ir optimāla sadarbība ar vienu komandu, tas sākotnējais periods vienojoties, piemēram, ar sponsoru? Es teiktu, ka var būt ļoti dažādi. Ir atkarīgs arī no mērķa, par ko beigās novienojas, ja mērķis ir saistīts ar attīstību, ar domāšanas maiņām, uzvedības maiņām, tad noteikti šāds process būs ilgāks. Tas, ko es parasti piedāvāju, viena lieta, kad, ir grūti, ja process ir ļoti īs. Ja, piemēram, pasaka, ka mēs varam uztaisīt 3 sesijas, vairāk mums nav budžeta, un tas ir ierobežojums. Tad, teiksim, svarīgi saprast šīs sesijas, viņas bieži ir labāk izstiept garumā, nevis taisīt tā kā reizi 2 nedēļās, jo ļoti bieži komandas coachings notiek reizi 2 nedēļās, vismaz sākumā. Un tas, ko es esmu, tā kā pieredzējusi, kad ļoti labi strādā, tad, kad vienojās, kad skatāmies, runājam par aptuveno sesiju skaitu, teiksim, 6, 10 vismaz sākumam. Sākumā kaut kādas sesijas 6 taisam reizi 2 nedēļās, ja vajadzēs, arī tad kaut ko varam uztaisīt retāk. Pēc tam skatāmies, varbūt reizi 3 nedēļās, reizi mēnesī, pēc vajadzības, ja, lai, jo komanda kaut kādā brīdī viņi vienkārši sāk kaut ko vairāk darīt un var parādīties vairāk kaut kādu noslodu. Un man ir bijis tā, kad, piemēram, process ar komandu iet 1,5 gadu, bet pēdējo 6, 7 mēnešu tā tikšanās reize
reizi 2-3 mēnešos. Ja? Kad pielāgot to visu vajadzībai, jo kaut kādā brīdī komanda grib iet ātrāk, viņiem varbūt arī reizi nedēļā, jo viņiem ir ļoti svarīgi kaut ko, tā kā uzsākt procesu. Pēc tam ir svarīgi palīdzēt viņiem saprast, vai tā reizi nedēļā vai reizi 2 viņiem nav pa biežu. Vai viņi pagūs izdarīt to, ko viņi ir izrunājuši, ko viņiem vajag izdarīt, ja? Vai nav kaut kas cits, kas vēl pa vidu varbūt notiek un savādāk. Tā kā tam. Paldies. Labi, laikam nāk noslēgumam. Varbūt padalieties, kas tas ir, ko jūs aiziet, kas ir tas galvenais, ko jūs paņemat līdzi no šodienas, kas bija vērtīgākais. Var arī čatā. Nu, es sapratu, ka sagatavošanas darbi ir puse no uzvaras. Jā. Un par to diagnostiku jau vairāk papētīt, paskatīties. Paldies, Natālija. Man bija interesanti īstenībā arī tāda, viss, protams, bija vērtīgs, bet tāda atziņa, ka coach arī ir tas tā kā role model, kā jūs teicāt, kurš arī rāda komandai piemēru par komunikācijas prasmēm, darbu, sadarbību komandā varbūt, un no šādas perspektīvas, laikam, nebija tā kā aizdomājusies par šo. Tā kā tas arī ir par ko padomāt. Paldies. Paldies. Mēs ļoti bieži strādājam kā komandu coachi pāros ar komandu, un tas arī tas, ko mēs iesakam ļoti bieži atrast to komandu coachi, ar ko kopā divatā varētu strādāt. Pie tam var mainīties kaut kādos, ar vienu komandu var strādāt ar vienu, ar otru. Un tā pieredze ir tāpēc, kad ir 2 coachi, kas sadarbojas. Tā jau ir komanda, un savā ziņā viņa arī, kā ir loma modelis jau komandai, ne tikai kā viena cilvēka uzvedībai un viss, bet arī tieši kā komanda, kā loma modelis. Es vēlos pateikt paldies par šo tādu izsmeļošo vispār izklāstu par to, kas ir komanda coachings tā pa īstam. Un kā tas strādā, kāds ir process, man pilnīgi galva kūp. Man ir ļoti daudz tādu atklājumu arī par to, cik svarīgi ir tā psiholoģiskā drošība, ka tas ir tā kā pat pirms uzticības patiesībā, arī par to pašu procesa gaitu, jā, par to, cik tā sagatavošanās ir tā kā arī uzsvēra citi dalībnieki. Man noteikti ir par ko vispār pārdomāt, bet man vienīgā arī doma, kas rodas, es domāju, wow, kur atrast tādus klientus? Man pieredze, kad komandu coachingā klienti nāk ar vien vairāk un vairāk, tāpēc, ka ļoti bieži uzņēmums saprot, ka ir ļoti labi attīstīt individuālu cilvēku, bet nevienmēr individuāli viens cilvēks var mainīt tā kā ļoti daudz ko rezultātu sasniegšanā, un ir būtiski un ir svarīgi strādāt ar komandu kopumā. Tā kā klienti nāk. Paldies jums liels visiem par šodienu, par piedalīšanos, par jautājumiem, par jūsu viedokli. Un gan jau kādreiz vēl izdosies satikties, es ceru. Paldies jums liels! Paldies! Paldies jums!